Biķeru karalis taisnā pozīcijā. Kad biķeru karalis izkrīt taisnā pozīcijā, tas norāda, ka jaunais gads būs piepildīts ar emocionālu stabilitāti, gudrību un spēju pārvaldīt jūtas. Šī kārta simbolizē cilvēku, kurš prot gan dziļi sajust, gan arī praktiski rīkoties, balstoties uz savām emocijām. Tā ir zīme, ka tu spēsi līdzsvarot savas emocijas un gūt gandarījumu no attiecībām un dzīves kopumā. Attiecību jomā biķeru karalis sola stabilitāti un rūpes. Ja esi attiecībās, šī kārta norāda, ka partneris būs emocionāli atvērts un atbalstošs, gatavs kopā ar tevi veidot stipru savienību. Tā ir zīme, ka attiecības var kļūt dziļākas un patiesākas. Ja esi viena, biķeru karalis liecina, ka tavā dzīvē var ienākt cilvēks, kurš ir nobriedis, rūpīgs un gatavs dalīties savā sirdī un dzīvē. Šis ir labs laiks, lai ļautos mīlestībai un uzticētos savai intuīcijai. Darba un finanšu jomā biķeru karalis norāda uz spēju gudri un emocionāli līdzsvarot pieņemt lēmumus. Tu vari kļūt par emocionālu vadoni savā kolektīvā vai rast veidus, kā izpaust savu empātiju, veidojot profesionālas attiecības. Finansiāli šī kārta liecina par stabilitāti un spēju pārvaldīt savus resursus. Un atceries, biķeru karalis tev saka, ka stiprākais karalis ir tas, kurš valda ar sirdi. Kā saka, karalis ar pilnu biķeri vienmēr zina, kur doties. Šogad uzticies savai emocionālajai gudrībai un ļauj tai tevi vadīt. Biķeru karalis apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru karalis izkrīt apgrieztā pozīcijā, tas norāda uz emocionālu nenoteiktību vai nespēju pilnībā uzticēties savām jūtām. Šī kārta var brīdināt par to, kā tu vai kāds tev svarīgs cilvēks cenšas slēpt patiesās emocijas, vai arī pārlieku daudz kontrolēt jūtu izpausmes. Attiecību jomā apgrieztais biķeru karalis var norādīt uz problēmām ar emocionālu tuvību. Ja esi attiecībās, tas varētu liecināt, ka partneris ir atturīgs vai nespēj pilnībā izpaust savas jūtas. Iespējams, ir laiks atklāti runāt par to, kas jūs abus satrauc. Ja esi viena, šī kārta var nozīmēt, ka tu iespējams baidies no emocionālas ievainojamības vai nejūties gatava pilnībā uzticēties citiem. Darba un finanšu jomā apgrieztais biķeru karalis var norādīt uz pārāk emocionālu pieeju darbam vai finanšu lēmumiem. Tu vari justies apjūgs vai nespējīgi atrast skaidru virzienu. Finansiāli šī kārta liecina par nepieciešamību pārskatīt savus izdevumus un izvairīties no emocionāliem pirkumiem, kas varētu radīt grūtības. Un atceries, apgrieztais biķeru karalis tev saka, ka emocionālā līdzsvara atslēga ir spēja pieņemt savas jūtas, necenšoties tās apslāpēt. Kā saka, ka karalis bez biķera ir tikai cilvēks ar tukšu galmu. Šogad mācies uzticēties sev un savai intuīcijai, lai atrastu emocionālo mieru.